Šodien pie mums garāžā ir jaunās kriminālās pasaules mašīna. А здесь что останется? Как что? Менты. Klausies, cik maksā šī tāda mašīna? Tic man, dēliņ, nevajag tev tādu mašīnu. Tātad šis BMWs ir kaut kāds 20. 21. gada. Viņam vajag šo to sadarīt ritošajai, mazliet ar elektrību pakrāmēties, tāpēc rekur ir divas sviras. Sviras ir, protams, kā oriģinālās BMW. Te nekur nav nekādu uzrakstu Lemforder vai kaut kāda cita šņaga. Respektīvi, tās ir vislabākās sviras, ko vien var uzlikt virsū. Un viņas arī kalpos teicami, šobrīd mašīnai ir cik? 8 gadi? 5. gads, kur viņa 19. gadi ir? 19. 6 gadi. 5, 6 gadi, ok. 6 gadi. Lūdzu, uzliks tās sviras virsū, vēl kalpos tikpat. Tālāk ir telemātikas akumulators, es viņu jau izņēmu ārā. Kas ir telemātikas akumulators? Tas atbild par SOS zvanu, kad tu, teiksim, ieskrien grāvī, tad viņš izsauc ātro palīdzību. Pa visu kaut ko viņš tur atbild. Viņš ir neatkarīgi no mašīnas elektrības? Jā, tāpēc arī viņam kur ir maza litija baterija, viņa ar laiku nosprāgst. Jānomaina. Jau nomainīja, bet parādīšu, kur viņa atrodas eksotiskā vietā. Un tad arī liksim iekšā jaunu, protams, kā oriģinālo aķīti. Tur jau ir bijis viens aķīts mainīts 19. gadā. 6 gadi ir nokalpojis aķis, un viņam nav nekāda sūdzība, viņš vienkārši saka, klausies, es braukšu te vienā izbraucienā uz tādu augstu reģionu. Labāk vajag. Jā, labāk vajag ir jauns aķīts. Te arī aķītam ir gravējums virsū 32. nedēļa, 25. gads. Tāds pavisam svaigs aķīts, vārta, oriģinālais, un liksim virsū. Kas ir interesanti, oriģinālos aķīšus, kad tu liec iekšā, tev vajag vainu ar speciālu iekārtu, ar speciālu oriģinālo BMW iekārtu nolasīt šito QR kodu, vai arī tev ir vēlāk jāievada kods, kas ir šeit virsū, ja tu nelasi ar to oriģinālo. Tāpēc, kad BMWs uzvedīsies savādāk, kad zinās, ka ir uzlikts oriģinālais aķīts. Tas pats, kas iPhone'ā iespraud ķīniešu austiņas, ir viena skaņas kvalitāte, kaut kad viņas it kā ir labas. Iespraud oriģinālās, ir cita. Viņš atpazīst to, ka tā ir oriģinālā detaļa. Tāpēc labāk ir piemaksāt tos, 100 eiro, un tas aķīts kalpos krietni ilgāk. Viņš krietni labāk detaļa. Ok, tas jau nezinu. Tā, rekur ir aķīts, te arī kaut kur var redzēt, ka 19. gada viņš ir mainīts. Un telemātikas savukārt viss tas bloks atrodas šeit zem griestiem aizmugurā. Jāņem nost ir griestu apšuvums. Jājūtas te sāni vaļā, viss tas. Jāpalaiž uz leju. Un tad tu tiec klāt blokam, un tad bloku var attaisīt vaļā, izņemt ārā aķīt, ielikt atpakaļ iekšā. Tas diezgan čakarīgs darbs. Šifkas viss. Jā. Pastāv iespēja arī sabojāt. Vēl foršāk ir, ka tās ir gaišās ap šifkas, tu jau arī tev jābūt ir obligāti tikko nomazgātām rokām, pilnīgi tīrām drēbēm, viss jau uz gaišās ap šifkas, tam katrs piespējas. Kamēr eļas planktīm viņš ir gatavs. Pagabalu redzams. Tagad mēs močīsim testu braucienu ar 61. Tam arī uzstādīja restaurētu DPR filtru. Man gribās, lai tur ir nodzēsts adaptācijas, pastīties, kāds ir pretspiediens braucot un pie vienā, kā vispār motors uzvedās. Laikam starters iet uz beigām. Kaut kas viņam nav. Viņam arī pulkstens resetojās, kaut kas nav, laikam, kaut kādai kanalīnijai, kaut kāds bloks būs nomiris. Labi, tā laikam nebūs šobrīd tā lielākā problēma. Diagnostiku pasildīsim, viņu izbrauksim un paskatīsimies, kas notiek. Es viņam pulksteni šodien pa dienu bija uzregulējis. Viņam tiešām tāda elektronikas gļuka arī nāk ārā. Varētu būt no kāda mitruma, slapjuma? Nē, viņam tik pa laikam, viņam tie elektronikas gļuki bija. Pameklēju, nebija laika viņus noķert, īsti nesanāca atrast defektu. Tagad jau, cik es saprotu, tā mašīna tūlītās ies uz pārdošanu. Un tad jau, ko tad tur vairs tērēt laiku? Tad nākamais saimnieks brauks jau. Jā. Zini, kā nav jau arī tur nekāds traģiskais tas defekts. Vienkārši norestartējis pulkstens. Kaut kāda iemesla dēļ. Aķi salādē, aķis arī švaki griež un
šodien masas vadu nomainīju. Uzliku, domāju, varbūt tas būs pie vainas, bet vienalga. Nu, tad paliek versija, ka vai nu plusa vats ir sūdīgs kaut kur. Tur gan būtu jāpamēra. Nu, pie starta brīdī, cik ir pie āķa un cik ir pie starta. Ja tur zem, virs 1 volta kritums, tad skaidrs, tad ir plusvadā defekts. Ja nekrīt, tas starters. Citreiz gadās starters sadilst, viņam grūti griezt, un tad arī viņš ir beigts. Kas mums te ir? Kaut kādi pāris kļūdas. Ģeneratoram ir pazudis signāls komunikācijai. Может, no деньги tas bija? Klausies, viņš arī nelādēja, 9 volti tikai. Что-то не то. Jā, kaut kas nav labi. Tā. Jā, voltāžka ir tas. Šitam nelīdz. Bļaļā, kā tā? Bļaļā, tikko viss bija kārtībā, bļaļā. Karaču testa braucienā mēs viņu nebrauksim. Viņam ir veiksmīgi nosprāts ģenerators. Īstajā momentā. Bet viņš vairs nepieliks arī nemaz dēļ. Man liekas, ka nē. Šo. Ok. Īstenībā, man liekas, tas pat ir labi. Jā. Tā varētu būt tā problēma ar pulksinu to? Pilnīgi iespējams, jā, kad viņš ir kaut kāds gļuks te metis ik pa laikam. Bet es domāju, ka tas ir vairāk labi nekā slikti, jo tas ģenerators varēja nosprāgt saimniekam kaut kur braucot, bet viņš nosprāda man pirms testa brauciena. Līdz ar to ir ok. Es domāju, ka man ģenerators sprieguma regulātori priekš šitā būs uz vietas oriģinālē, tā kā tas būs vienkārši ekstra laiks, un tas arī viss. Protams, ekstra izmaksas. Tā kā, labi, varam gan jau pārslēgties uz gašku. Opam atpakaļ. Labi, Kristiāna, kad tu pēdējo reizi ēdi? Vakar? Tā ir, ka aizraujās pārāk ar darbu, tad aizmirstās paēst. Aizbrauksim paēst. Jā, kaut ko ātri iebāzt rīklē, kaut ko vajadzētu. Opā. Un šitais, tu jau esi ielicis uz tirgošanos? Nē. Mums vajadzētu gaismiņā viņu. Mums vajadzētu, jā, ir brīvdienas vēl kaut kas, mēs jau tur varēsim pačekot viņu, kāds viņš ir. Pastāst mums, kas viņš pa gadu, kas viņam iekšā visu to? Šī 13. gada mēnesi nepateikšu 320. dīzels. Modelis viņš ir 316, bet motors tāpat tas pats divnieks. Tā kā attiecīgi es viņu tur neesmu neko nečipojis, nedarījis, neprogrammējis, bet sačipojot viņu var tas pašus divnieka jaudu arī no viņa izžumiekt atpakaļ ārā. Ko es viņam izdarīju? Visu, ko vajag. Ķēdes samainīju, saliku, vārstu vāku uzliku jaunu, tur tad viņam tā viena šuvīta bija tāda aizdomīga, likās, ka moška varētu būt tur, kad būs noplūdē, es uzliku jaunu, vārstu blieslēgas profilaksi apmainīju, kārbā eļļu gan tagad drīzumā būs jāapmaina, tāpēc, kad jau ir norulēti kaut kādi 50 vai 60 tūkstoši, kurš ir iepriekšējās maiņas, tad būs pa jaunu jāapmaina. Viss ritošā, protams, ir sataisīt bremzes, samainīts, viss. Tu teici, ka tev tur kaut kāds empakas... Jā. Tas vēl nav izdarīts. Ir, kad es viņu apiestrādzēju. Es domāju, ka bēmjos var nesprādzēties un pagrieziens nerādīt. Nē, es esmu no tiem, kas strādzēs un rāda pagriezienus. Noteikums arī apvēro. Protams, ir momenti, kad es atvelku arī 200. Tad, kad sagribās, bet tas ir parasti tā kā cenšoties neapdraudēt citus. Tikai pats sev. Ritošajai viss ir sadarīts, jā, un par to empaku viņi nopirkt, viņi vienkārši nav uzlikta. Es gribu atrast vispirms otru mašīnu, kaut kādu uz laiku, lai es varu šito atdot mierīgi pārkrāsot, jo. Te viss kaut kas, tur kaut kāda švīka, tur vēl kaut kāda švīka, un karču viņi visu līdz jumtam jāpārkrāso, lai viņi visi vienā tonī. Un tad es gribu, uzlikt to empaku, visu smuki sadarīt. Lūk, tur šitam priekšējā atrestaurēt ir, zin kā viņi tur laika, tāds plaisiņš viņiem parādās. Tad salik jauns stīkls, reflektors jauns, viss tā pa smuklo gaismas viņam ir labas. Un salonu vēl mainīšu nost. Nopirks ādas Recaro salons, sporta salons. Un tad es gribu, lai man tas viss tā zolīti ir, lai smuk mašīna. Stūrīt arī forši ar lāpstiņām, ar apsildi.
Es gan tās lāpstiņas neizmantoju. Es vispār neredzu jēgu automātam no tām lāpstiņām. Es nezinu, varbūt kādiem superkāriem tur ir kaut kas savādāk, kā braukšana, bet... Zini, kā ir, tev, manuprāt, tās lāpstiņas tev ir vajadzīgs, ja tu mauca kaut kādu šito, kaut vai to robotizēto mehāniku, kas ir viņam. Jā. Tad es redzu jēgu. Automātam, pārslēgt zemākā pārnesumā, tas varbūt sāniski ejot, var paspēlēties, kā nomet 2 robu zemāk un spiet grīdā. Jā, varētu. Bet tas man liekas ir vienīgais. Jā, un tas pats, kas sakodēt, lai tev rāda uz ekrāna, nevis D burtiņu, pieņemsim, bet kurā pārnesumā vēl viņš tev atrodās. To var vienkārši tā ar kompu uzkodēt? Jā, bet, redz, D burtiņš, bet var. Tad ir tāds bļāviens, ok, labi, uzkodēsim, kurā ātrumā un ko mēs tālāk iesākam informāciju. Kā tev starpība, ar kuru pārnesumu tu brauc? Galvenais, kas ir galvenais? Galvenais, ka viņš ir iet, nečakarējās, no apkopēm tev vajag tikai šķidrums un bremzes apmainīt, un ka viņš tev nepiečakarē, bet kurā pārnesumā atrodas, es nezinu. Tā, protams, ir gaumas lieta. Tas jau, īstenībā, ja tā godīgi, tas jau tas pats par tahometru, jā. Kā viņš tev tagad vajadzīgs, bet ja viņi nelikt, tad būs kaut kādi pliki, vai ne? Jā, tad es, teiksim, braucu Itālijā pavasarī kas man tur bija? Man kaut kāda Toyota CR-V laikam bija svaiga, galīgi svaiga. Mēs viņu arī trīpa beigās sasitām. Karači uzskrēja mums virsā. Un tur nebija tahometrs. Tur, tahometra vietā kompas. Kaut ko, ražotāji, tev jāc ražotāji, domāju, bļāviens, klausies, tas tahometrs baigas stulbi, ka viņš tur ir. Vajadzētu kaut ko ielikt, ieliksim kompasu. Un galvenais, labi, es saprotu, kādreiz šitiem veciem Landcruiseriem, laikam, tur bija žiroskops, žiroskops. Jā, šam Defenderam, man liekas. Jā, altimetrs, kompas, vēl kaut kāda trešā figņa bija. Pajērai bija veci. Jā. Bet tas bija džipiem, kas bija slīpuma mērītājs, cik slīpi. Jā. Ok, ar viņiem arī tu varēji tiešām pabraukt tur pa apvidiem un tam līdzīgi. Un tad ir kaut kāds parketa sūds, ne tā minivens, ne tā velns, kas viņš tur īsti ir kaut kāds. Ķipa varbūt tās, ka viņi bija domājuši, ka viņš varētu būt kādu dienu crossovers, teiksim. Labi, Rīgas ielām viņš varbūt... Kad izaugs. Derētu, jā. Ja sniegs nav sakrits, tad gan jau, man liekas. Jā. Un te paņemsim, ieblēzīsim viņā iekšā kompasu. Es braucu vienkārši pa bāni, un es tā domāju, ar to sūdu tu nevar pat kartupeļu laukā ievraukt iekšā. Tad rodas jautājums, ko es tur nafīgi ar to kompasu iesākšu. Zato viņš mācēja ļoti kaitinoši pīkstēt, ja tu pārsniedz pēc GPS datiem atļauto ātrumu vairāk par 2 km/h. Visu ceļu es tikai braucu, un, teiksim, tur kā Itālijā, principā, ceļa zīmēm ir dekoratīva nozīme ceļmalā. Tur, teiksim, ceļa zīme 60, plūsma visi iet 140. Un viņš visu laiku klusā ting, un man ir jābrauc 600 km. Un viņš 600 km ting. Es jau ik pa laikam kaut kur apstājās, ielienties settingos, moška tomēr var viņu kaut kā izslēgt. Neatrad, kā viņi izslēgt. Man auģi, ka viņš tā ir uz 140, bet viņš nopīkst vienreiz tā un izmet vārnīgi. Ir iestatījumos ielis. BMW arī var uzlikt, ka ir ātruma ierobežojums, un tad viņš te izmetīs paziņojumu, ka tu viņas pārsniedz. Starp citu, kas var potenciāliem pircējiem varētu interesēt, viņam ir NBT Evo. Kas tāds ir? Tas ir, lai te būtu CarPlays un tam līdzīgi. Šitais te štruns ir viss ar touchscreenu. Viņam ir CarPlays. To vajadzēs izgriezt ārā. Drivetrain check soon, jā. Man met kļūdu par kvēpfiltrs ir aizaudzis. Laikam būs kaut kāds sensors nosprādzis, nav bijusi laika vēl tā kā apskatīties, bet tas jāsavad kārtību. Vai jānomaina DPF filtrs. Tā arī priekšnotis nav nekāda lielā problēma. Jā, tagad. Kas viņam vēl ir? Turbīnes kaut kad uzlika jaunu, tāpēc, ka viņai uz gliemeža parādījās tā kā eļļa. Likās, ka tur blīvu sāks laist garām. Man tai turbīnai bija diezgan laba cena. Karači domāja, labi uzliks jaunu. Ritošajai vēl tur visu amortizatoru samainīt, kaut kādas atsaites vēl kaut kas, bet es tur ritošajai visu pārsvarā lieku oriģinālu BMW. Diskus vienīgais bremžu uzliku perforātos. Tos BMW oriģinālos nepiedāvā. Uzliku citu ražotāju.
Nu, tad beigās kāds ceņiks apmēram. Es nezinu, nu, gribētos jau, kā jau es iepriekš biju minējis, ka 1 000 000 gribētos, bet kaut kā, nu, gan jau, ka 1 000 000 neviens nedos. Tev vismaz pusē. Te arī ir pasīsta cena diezgan uz leju. Un tā. Nu, tā lai komentāros rakstas, cik novērtē. Jā. Bet, nu jā, kaut ko gribētos. Adekvāti stāvokli. Nu tā. Nu, pieņemsim, cheeseburgeru un kartoškas, jā. Jā, minet un 2 bēlēs. Nu ko, davai ceļam augšā. Uzmetīsim aci, uz ko mēs vēl viņu varētu apslūgt nākotnē. Parasti tāda kārtīga slūcamā lieta ir atspers amortizātori, jo tur jau rūs uzmetās, tad atsperi jānomaina. Nu, respektīvi, ja uz atspers ir rūs pleķītes, tad viņi ir jānomaina, bet nu, te ir pārāk labi visu. Var, protams, pastrāpēt krāsmus, lai tad... Tas ir nākamā apkopa, tad jā. Jā, te viss ir labi. Nu, gaidīsim pavasari. Jā. Pavasarī noteikti nebūs vairs labi. Apakš viss ir kārtībā. Grābot sviras, nu vismaz tā teica pats. Kad es sūtot augšā sviras, tās grābot. Jau sāli ir dabūjis. Tad tāds viss ar tiem sāles kristāliņiem jau ir. Tāpēc vajag regulāri tās mašīnas pamazgāt. Bet tā viss smuki vispār. Diezgan svaigs autiņš. Sapratu, šis tās sviras ir bijis. Nu jā. Šardienos brīvkas svira. Nu jā, te arī. Lucīt. Tā arī ir, jā, pašnodiagnosticē pareizi, ka abas 2 sviras beigtas. Nu, tad ķersimies klāt, mēģīsim nost. Jau diezgan jau aprūsējusi. Foršākais ir, kad tu skroji vaļā un tev viss noķīlē un tu saproti, bļāviens, viņu vairs nevar ne uz priekšu, ne atpakaļ dabūt. Un tad neko, tad ņem ar kaut ko fleksē, karsē vēl kaut ko un skaldi nost. Ceri, ka viss būs labi. Vēl vienīgais. Jācer, ka man būs visas skrūvas vajadzīgas. Tas arī viss rūs, pēc tam jauns, jā? Jā, lieku jauns. Nu, cerams, ka man būs, tad nebūs tā, ka aiziet pārbūdam. Nav. Tā, labi. Nedrošana tad jālai. Ķīmija pagaidām padarbojās. Tas rād. Tikko liktas ziemenes, pastīsimies kā. O, nē, te ir džeki ar smadzenēm skrūvējuši. Visticamāk paši. Redz, kā jāskrūvējas ar ratiem. Tā ir, kad ir pareizi pievilkt. Ka nav triecieni līdz galam. Jā. Viņš pat prasītos tādas tāpiņas ielikt iekšā, ar kurām ņem nost ratus. Bet, nu, te pie šitā tipa riepām tas nav paredzēts. M-kām. Tas ir paredzēts, tāpēc, ka M-kām nāk keramiskie diski, un tur ir viss ļoti forši. Tu ņem nost riteni, nenoturēji, viņš mazliet uzsaka pa disku, un 10 000 eiro tas maksā. Oh, yeah. Nē, pat bišķiņ vairāk, jo kluču komplekts laikam bija kaut kas 1000 eiro, un disks 5000 eiro, nu jāmaina uzreiz pārī. Uzreiz tāds tenkšs. Un ir dzirdēts, jā, ka ņemās kāds students, nomet rātu, uzreiz noliek atslēgas un pazūd. Pie riepinieki.
Tā. Kas tu pa figņu? Nāk nost. Tas sanāca viss veiksmīgi. Nu šitam gan nebūs. Riepas gan labs, svaigas. Jauns. Jā, un arī labs Yokohamas. Nu jā, brauc laikam. Nepatīk labākajiem ceļiem. Tāpēc jau džips domāts. Latvijas ceļi, skaistākie ceļi pasaulē. Notrādz izpildīt gan arī labi. Vienīgais šodien te nav notīrīts un nav uzklāta smēri. Būtu uzklāta smēri, tad vispār tas disks riktīgi viegli nebūtu jāraust. Tas ir, vēl ir pareizi arī bremzes jāmāk mainīt, teiksim, noņem suportu, viņš obligāti jāatstāja, lai karājās bremžu šļaukā. Tas tā kā bremžu šļaukai uzlabo elastību. Nu, šitāds tur traucina. Tas ir grafīti piedevumi, lai vieglāk. Kad skrūvēties, saka, tad vieglāk skrūvē un it kā nenoķīlē šo skrūvi, noķīlē tāpat. Šodien nemaz konusa nav, uzreiz palaidās vaļā. Šodien savādāk nāk šeit vienkārši skrūvē vaļā, bet es tev, ja tu gribi, varu parādīt BMW instrumentu oriģinālo, kā viņš izskatās un kā viņi lieto. Davai. Tad atskrūvēšu šito un tad pēc tam parādīt. Vaļā. Redzi, kādas visas vītnes sarūsējušas, un re, kur jau vairs cinka nav. Tā. Vecā skrūva. Tā, te jau būs. Re, kur vēl ir cinks, re, kur jau vairs nav. Šis tāds foršs prikols. Atspiežās pret vienu sviru un nenāk ārā. Skrūve? Man liekas, ka tai skrūvei bija jābūt vispār uz otru pusi. Kaut kā tāda man aizdoma ir. Viņa savādāk nemaz tā, viņa nenāk ārā uz to pusi. Parasti liek, lai tev viņa viegli dabūt ārā. Svira gandrīz nostī. Kas tas pa kluci? Tas ir vibrācijas absorbers. Nu, lai mašīna smagāk. Liekas detaļas. Nu, nē, viņš kaut kādas noteiktas frekvences vibrācijas, kas nāk no ritošās, viņš paņem uz sevi, viņš viņu tā kā noamortizē. Un neaizvadīt uz kuzavu, ja? Jā, tas neaiziet nekur tālāk. Padomājušies BMW. Jā. Tāpēc jau ir ar BMW komforts. Sapūst tā kā jau labi. Pagaidām iet normāli. Kas viņš tā stīlē bieži, ja? Nu, tur viņš tālāk vītne aiziet uz rūsas virsū un visu un noķīlē, un tad gadās, ka tu vairs nevari ne uz priekšu, ne atpakaļ. Tagad jau arī jūt smagāk palika. Nu, jau aiziet vieglāk, tad jau būs. Sagājis būs veiksmīgi. Normāls uzgriezums. Nu, redz. Ka vītnē rūs un visu, viņš jau nekāpj vairs pāri. Jā, fleksē nost, ne? Ja ieķer. Tad ir, jā, tad ir jau
tad jau tas viss ir diezgan bēdīgi. Tur ir sviriņi, vecā, jaunā. Ir bišķiņā atšķirīgi. Amortizators liekas vecais. Jā, viņš pēc tam skrūvēs te klāt. Nu, viņi parasti maina nost, tad, kad viņam jau išķīs tā gumija un viņš aizlido pa gaisu. Nu, būksas te normālas ir, bet šarnīram kaut kurā momentā ir brīvkustība. Un kā šo sviru savu nokalpojuši. Nu, tā. Re, kur ir tad skrūves, uzgriežņi, lielais uzgriežnis, bet ir sūd vagā. Ir man tikai 4 uzgriežņi abām pusēm. Man nav šajās skrūves, man nav šo uzgriežņi. Tā kā rītā brauksim uz Vesu vai Inčkeipu medībās sadzīt rokās, kur ir skrūves. Tā ir tā problēma, kāpēc jābūt visiem rezerves detaļām uz vietas, vai ne? Jā, un tās ir tas iemesls, kāpēc, droši vien es redzēšu, man ir tā noliktava. Viens ar kastītēm, tā noliktava, lai nebūtu šitādas situācijas, ka tu skrūvē un tev kaut kādas skrūves nav. Šitien te es parasti biju pircis sviru komplektu, viņā ir jau iekšā skrūves. Bet te man atsūtīja citus kodus, pasūtīja pliku sviru, un skrūves man nav noliktavā. Nu, no kļūdām arī jāmācās, un tāpēc šitos artikulus es vienkārši drīz papildināšu savu noliktavu, kad, mums vajag vēl 3 papildus artikulus noliktavā, jo tās gaškas viņas jau paliks tikai vairāk. Loģiski. Nu, neko, turpināsim значит rītā. Tad mēs varam, principā, doties laivā. Laivā. Jā. Let's go. Laivā. Pārēries. 3 vīri kādreiz bija. Jā, 3 vīri laivā.